Labrīt, esam piecēlušies, agrs rīts, visi jau kārto mantas jau, silda ugunskura, liek malku, vāra ūdeņu, ēdīs brokastis. Šīs dienas plāns mums ir pēdam rokas, novācam nometni un pēc tam dosimies mazā pārgēna akala. Paiesim apakaļ uz lēnām un paskatīsimies, varbūt ir kāds cits kaujas vietas, kas atrodas šeit netālu. Un ko, tad līdz vēlākam. Nu ko, draugi, esam pēduši, kempu novākuši, uztaisījuši kopildi, dodamies projām. Kā jau pirmīt minēju, dosim apskatīties vēl kāds kaujas vietas, pastaigāsimies pa mežu, gariem, jābūt uzmanīgiem. Pastaigāsimies pa mežu, pameklēsim kāds kaujas vietas vēl. Tā nu mēs smuki ejam ārā. Priecīgi arī ziņa mums, esam atraduši ierakumus. Kaut kādas liecības, kāda liecības arī ir. Lūk, arī kaut kāda kaste. Ka šī pa kaste, nezinu, neīsti nevar saprast. Kaut kāda konzervu kaste vai kaut kas tam līdzīgi, varbūt kaut kas glabā. Nu. Arī muca ir atrasta. Kā to? Moši tā ir kā pečka bijusi, ne? Sastājāmies apkārt draudzīgi. Uztaisim kopā komandas pietupienas. Ir lielāks. Jātaisīt vaļā, reāli izžāvāt kārtīgi. Kas šitais ir pakmanu matiņas? Mārtiņa dižakmenis. Sievam, kā jau dziedam, bija sieva, ja nevarēja teikt. Auglības akmens, kas, jā? Jā, tā runā. Tā runā, ka šis ir auglības akmens. Jā. No viņi var dabūt pozitīvu enerģiju. Šeit var uztaisīt kaut ko. Šeit arī dabūt visus priekšnosacījumus, lai varētu uztaisīt kaut ko. Brīvajā laikā var atnest arī kādu upuri nolikt. Nu, lai tā kā viss būtu kārtībā. Jā, pasēžam. Jā, visi apsēdušies. Nu ko, uz auglības akmeņu pasēdēs. Lūk, vēl viena čaula. Tas vēl pat metrs.
Lūk, tie var redzēt arī putni, kā izkanāvājuši koku, dobuma, lai dabūtu kādu kukainu ārā. Caurumu. Kāpurs meklējuši barību. Interesantā izskatās. Viss koks tagad caurumos. Ko mēs staigājam, turpinām meklēt. Kaut kāds čauls, lādiņa asts, paši lādiņi atrast. Arī bija patronu mazā kastīte atrast. Vēl dažādas lietas. Šajā galā kaut kas ir jau. Kaut kas ir. Ko, turpinām staigāt, meklējam. Arī čaulu lūk atrast. Man tad uz priekšu vēl viena. Šeit izskās ļoti bijusi, kāds ir atstājis nepatīkam lieta. Šeit izskās ir bijusi nopietna nocietinājums, jo viss šī vala, kas ir sakrauts ar akmeņiem, lūk, var redzēt akmeņi. Viss tā gar malu nokrauts akmeņu valnes. Aizsardzības pozīcijas šeit ir bijuši. Tur viena čaula vēl ir ierakta. Tur ir čaula. Puikas dabūja ierakt. Vēl vajag vēl labi. Tā ir te teška? Lūk. Vesela lode. Patroni. Nē, tā taču izšķās. Viņi tur nopulēt, viņi paskatīs, kad dzidra apakšā. Dažas ir svaigas. Kurā? Tur? Jā. Mēs jau bišķi svaigā. Es tak saku vajadzēja labi. Daudz, visa kātē. Daudz, šeit ir daudz. Kā paši redzat, šeit ļoti daudz vienu vietu, ļoti daudz ko var redzēt. Šeit ir ļoti tikusi liela kauja. Interesanti paskaties, kad viss kā, un te jau ir lielos apmēros daudzums. Redzējāt, kas par leciem bija? Nu ko, mūsu 2 dienu pārgājiens pa Kurzemes katelu noslēdzies. Šodien esam nogājuši 10 kilometrus ar dažādām apskates objektiem, kur mēs atradām kara liecības, kā paši redzējāt. Ļoti interesanti bija šī dienas otrā daļa. Nu ko, strelnieki ir iztaigājušies, komandas salaidošanas pasākums izdevies, vakardien ļoti labi. Ko, laiks doties mājās. Paldies, ka skatījies. Tiekamies skatā no nākamā pārgājiena. Čau!